Sveicināti, cienījamie klausītāji, sveicināti skatītāji. Pie jums atkal nāk kārtējais raidījums no cikla Jēzus līdzības. Šajā reizē esmu priecīgs būt kopā atkal ar mūsu mācītāju Uldu Liepiņu. Prieks tikties. Un mūsu viesi šajā raidījumā ir arī mācītājs Adventistu Jelgavas un Aizkraukles draudzēs Ainis Kaspars. Sveicināti. Mani sauc Girds Rozners, un mēs turpinām pagājušajā raidījumā iesākto Lūkas evaņģēlija nodaļas, 16. nodaļas pārlūkošanu, un mūsu nākošā līdzība ir no 19. panta līdz pat nodaļas beigām 31. pantam, un tās virsraksts ir Bagātais vīrs un Lācars. Un es lūkšu mācītāju Aini nolasīt šo līdzību. Bija kāds bagāts vīrs, kas tērpās purpura un smalkalina drānās, un lepni dzīroja ikdienas. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds ar vātīm klāts nabaks vārdā Lācars. Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda, bet tikai suņi nāca un laizīja viņa vātis. Un notika, ka nabagais nomira un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahama klēpī. Arī bagātais nomira un tika apglabāts. Ellē ciesdams mocības viņš pacēla acis un no tālienes redzēja Ābrahamu un viņa klēpī Lācaru. Un viņš sauca: Tēvs Ābraham, apžēlojies par mani un atsūti Lācaru, lai viņš iemērc pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet Ābrahams sacīja: Dēls, atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā Lācars visu slikto. Tagad viņš ir šeit, gūst iepriecinājumu, bet tu cieti mokas. Turklāt starp mums un jums ir nolikts liels bezdibenis, lai tie, kas gribētu pāriet no šejienes pie jums, to nevarētu, nedz arī no turienes pie mums. Tad tas sacīja: Es tevi lūdzu, tēvs, sūti viņu uz mana tēva namu, jo man ir 5 brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet Ābrahams atbildēja viņiem: Viņiem ir Mūzes un pravieši, lai viņi tiem klausa. Tad viņš teica: Nē, tēvs Ābraham, ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Ābrahams sacīja: Ja viņi neklausa Mūzu un praviešus, viņi neticēs pat, ja kāds no mirušajiem augšām celtos. Jā, paldies. Diezgan tāds dramatisks stāsts, kur sākumā var saprast, ka Jēzus grib izcelt to pasaules netaisnību, kas ir pretstatot šo te bagāto vīru, kurš dzīvo pārticībā, un šo nabaga trūkumā nonākušo cilvēku, kurš dzīvo pie viņa mājas, un pat šis bagātnieks nepamana to, un viņam pat neatmet kaut ko, bet vienīgais, kas tur ar ko viņš ir kopā, tie ir suņi, kas laiza viņam vātis, un mēs saprotam, ka te ir uzsvērts tas šausmīgais kontrasts, kurš vienmēr ir bijis pasaulē līdz pat mūsdienām starp nabadzību un bagātību, trūkumu un pārticību. Un tad šajā bildē Jēzus ienes tādu kaut kādu skatījumu, ja, tā kā ierosina mums padomāt uz priekšu. Tas, kas ir redzams, un tagad kā tas izskatītos tad, kad viss beigtos, kad šī dzīve beigtos, gan bagātajam, gan trūcīgajam. Viņš iezīmē tādu kādu skatu tādā pasaulē, kurā mēs šobrīd nevaram ielūkoties, mēs tikai pavadam cilvēkus uz turieni. Kā jums liekas šī pati tēma, kā Jēzus to izvēlas tālāk risināt? Šeit ir teikts tekstā: Ellē, ciesdams mokas, viņš pacēla acis. Ko mēs varam pateikt par šo aprakstīto situāciju? Ellē. Cik tā ir mums šobrīd tāda reāla vai nereāla? Viennozīmīgi es šeit neredzu kaut kādu pasaules uzbūves vai eskatoloģisku skaidrojumu par pasaules galu. Ēles apzīmējums, tas ir tāds stāvoklis, tajā laikā cilvēkiem bija tāds priekšstats, ka visi tie sliktie, visi negantie, tie dodās uz elli, bet pareizie, godīgie, Dievam uzticamie, ticīgie, tad tie pie Dieva nonāk. Ābrahama klēpī. Jā, Ābrahama klēpī, bet, manuprāt, šis teksts nerunā, ka
Elle būtu kaut kāda ģeogrāfiska vieta vai arī kaut kāds pēcnāvs vieta, kurā tad, cilvēks tagad tur mocītos, ka viņam būtu jācieš tādas sāpes. Es teiktu, ka Jēzus izmanto tā laika uzskatus, neko nemainot, bet caur šo uzskatu cenšoties iedot savu vēstījumu. Un, kā jau tu sacīji, par to milzīgo kontrastu, tad Lūkas evaņģēlijs praktiski viss runā par to kontrastu, ka ir apspiestie, ir nabagie. Mēs zinām jau pašā sākumā, gan ir tie, kas nāk, kas ir sabiedrības atstumi, tie nāk pie Jēzus. Tad savā uzrunā viņš saka, laimīgi ir nabagie, tie tiks iepriecināti. Un arī šeit jau mēs esam nonākuši līdz šim, ka viņš runā konkrētu piemēru, jo pirms tam man patīk skatīties 16. nodaļā, turpat ir pirms tam, kad arī farizēji īstenībā tie garīgie līderi, kuriem tad būtu tiem, kam ir ieinteresētība par cilvēkiem, kas cieš un kam ir vajadzīga palīdzība, īstenībā arī ir mantkārīgi, un es pat teiktu, arī tie ir tie bagātie. Un tad, es pat teiktu, Jēzus šo līdzību adresē savā ziņā viņiem, ka viņi ir tādi kā bagāti, kuriem ir viss pāri, to ceļu, kā viņi līdz tai bagātībai ir nonākuši šeit neiztirzā, viņš pat viņš pat nepasaka konkrēti, kāds ir šis bagātais, nav identitāte viņam atklāt. Bet ir Lācars, kurš, ir ar vātīm, turpat ciets, tātad viņš ir ar brūcēm, viņam ir vajadzīga palīdzība, bet suņi tik pie viņa atnāk, un ebreju kultūrā mēs zinām, suņi tas nav nekas labs. Tā kā tāds interesants, tāds kontrastu pilns stāstījums. Kā tu tiec galā ar šo tēmu, ko izvēlējies ir Jēzus? Es saprotu, ka tā varētu būt tā laika tāda arī domāšana, un ne jau tikai varbūt ebreju domāšana, tā varētu būt arī kaut kāda grieķu pasaules priekšstata par elli, un arī zinu, ka budismā ir arī tāda paša priekšstata visos laikos bijuši. Tātad tie ir tādi kaut kādi, kas valda, ka ir šāda te vieta, un Jēzus šo te stāstu tā uzreiz ienes šeit mums. Jā, es priekš sevis daudzo gadu laikā esmu ticis skaidrībā. Man nav problēma ar šo tekstu un piemēru. Dabīgi, ka tas, ko Ainis sacīja, kad Kristus šeit runā ar līdzību, tādu piemēru, tas ir pilnīgi skaidrs redzams Bībeles gaismā, jo tāpēc, kad nāves valstī Bībelē ir tādas bezapziņas stāvoklis, Šeols un Hādes, tur nenotiek sarunas, tur nenotiek arī degšanas un tā tālāk, tur nenotiek. Ir pieminēt cita vieta, kur ļaunums tiek izdēldēts, un tā ir Gehena, un līdz ar to šīs ir tādas Bībeles, varbūt tās atklāsums, kuras izgaismo tos procesus tik tālu, cik mēs viņus varam zināt. Tu ļoti pareizi teici, mēs jau netiekam tur. Un arī Bībeles komentētāji, kur tā rūpīgi skata, ko Kristus saka un nesaka, viņi arī atzīst, ka tā ir alegoris. Tāds tēlojums, ļoti spilgts tēlojums, kas farizējiem sevišķi bija uztverams, jo viņi ticēja šādām tieši lietām. Un tas man atgādina to, ka tāpat kā Kristus absolūti visu pārzina mūsu dzīvēs, vienalga labs vai slikts, kas tas arī nebūtu, tāpat viņš pārzina mūsu uzskatus. Viņš zina mūsu uzskatus, un es šeit saskatu viņa to unikālo pieeju mūsu uzskatiem. Viņš nevienmēr uzreiz piestājas klāt, nekāds Ābrahama klēpš nav, un nekāda tur degšana nav, vai ne, viņš tagad kāstās pa muļķībām, es jums tagad pateikšu ritīgi praviešu, un Mūzes jums tur jātic ir, un augšām ceļ. Viņš kaut kā tā nepieiet, viņš pieiet tā, lai cilvēki domā, lai viņi izvērtē, lai viņi būtību saprot, un tieši es risinājumu redzu beigās. Kad tur tā saruna notiek ar Ābrahamu, un tās arī tādas pa pusē tādas, es nezinu, vai tāda komunicēšana mirušajiem, gan arī Ābrahams ir miris, ar Ābrahamu runā, Kristus saka, tur Ābrahams saka, pagaida, man tu te nekomunicēji, jo ir Mūzes un pravieši. Jā, pilnīgi pretējais, Nē, tēva Ābraham, nevis Dievu piesauc, tas saucamais, viņam Ābrahams galvenais ir, un tā nacionālā lieta mūsu Ābrahams. Tas ir viņa acu priekšā.
Abraham, tad mēs esam Abraham bērni, vai ne viņš vajag dzīvā Dieva sekotais, kas šai tautai bija tieši raksturīgs, neredzamais dzīvais Dievs. Abrahams ir, un tad ir tas pagrieziens uz Mūzu un pravīšiem, un tas jau, tas ir iemesls, kāpēc es runāju par Šeolu, es runāju par šīm lietām, ka tur tās lietas izgaismots, un pašās beigās, es ar tūlī beigšu, pašās beigās ir pavisam skaidri pretstatīts tas, ka pat tāda lieta, ja tas Ābrahams būtu sūtījis, un no kaut kādas viņa pasaules kaut kas te būtu parādījies, un kaut kādas brīnumainas lietas notikušas un brīdinātie dzīvie, Kristus sacīja tā, ka neticēs. Jā, arī no mirušiem piecelsies, un Bībeles pētnieki ir ļoti uzmanīgi ar to, ka Kristus ir izvēlējies to nabagas cilvēku nosaukt to cietēju par Lācaru. Jā, un tas būtu interesanti. Tas ir tieši ļoti tas saistīts varētu būt ar to Lācaru, ko viņš augšām cēlās. Protams, jo tāpēc, ka viņš tik augšām celts un farizēji taisījās viņu nogalināt. Un tad vienīgais, kas, ja pa to viņa pasauli un tagadējo te pasauli mirušo stāvokli, vienīgais te iezīmējās tādas lietas, ka Kristus izvēlējās pasvītot, ka nav iespējams neko mainīt pēc nāves. Ka tur nekādas maiņas nevar. Dažiem ir doma, ka tur vēl varētu kaut ko pamainīt. Tad vēl ir tas, ka nav iespējams dzīvo un mirušo to stāvokli, kaut kādu komunikāciju uztaisīt. Jā. Tas bezdibens ir tik liels, ka tur netiek cauri. Tādas nianses tur gan var pamanīt. Jā, bet es tā domāju, vēl turpinot šo te, ka mēs risinām to pašu līdzības veidu, ka viņš izmanto šo elli, ka tas tomēr ir tāds mulsinošs cilvēkiem arī mūsdienās, ka viņi beigās lasa šo līdzību un sāk viņu uztvert kā tāda elles situācijas aprakstu un tā. Bet es saprotu, ka tiešām kā Ains arī sākumā teica, ka tur ir īstenībā pavisam cita laikam doma uzsvērta šajā līdzībā. Nevis tas, kas tur ellē notiek un kā tur starp tām ellēm un debesīm, vai tur ir kaut kādas iespējas vai nav. To ūdeni un pirkstu tur tā vai ne. Tās ir tādas līdzības, tie ir piemēri kā tādi, lai to būtību rādītu, kad bilcīgais pretstats. Šinī dzīvē tu nezinu kā dzīvo un pēc tam ne. Un es domāju, ka šī līdzība viņa sasaucās ar iepriekšējām līdzībām, ko Kristus saka tā, mūžības jautājums risina tagadējā dzīvē. Jūs pēc tam tur viņus vairs neapgriezīsiet otrādi. Un var notikt tas, ka tas, kurš šajā dzīvē ir ļoti, ļoti liels nelaimīgais cietējs un zaudētājs, viņš beigās ir patiesībā lielo vērtību cilvēks ieguvējis. Jā, tu pieminēji Lācaru, un es ar tā sāku domāt tieši par šo vārdu arī. Un interesanti arī, ka pie viss tā dīvainās darbošanās, kas tur ir, ka viņš griežās nevis pie Dieva, bet pie Ābrahāma, un tur notiek tā saruna, ka viņš arī lūdz, lai tieši Lācars nāk pie viņa tagad, un lai tagad viņu atveldzē tās viņa mokas, un ja nē, tad lai iet pie viņa radiniekiem, pēkšņi tam pēc nāves viņam pēkšņi, tā kā tā ironija, ir pēkšņi kļuvis svarīgs šis Lācars, jo viņš redz, ka viņš ir kaut ko savā dzīvē palaidis garām, ko Lācars bija sapratis. Tas vārds jau pats Lācars ietver sevī, kam Dievs ir palīdzējis tulkojumā, un tad ironiski sanāk. Bagātam vīram, kuram vajadzēja palīdzēt Lācaram, viņš to nedara, bet Lācars piedzīvo Dievu palīdzību. Un Dieva palīdzība ir viņa no tās bezcerīgās situācijas pievedus pie apmainītās situācijas, ka viņš tagad ir pie bagāta galda, pie Ābrahama klēpa, tad tajā pārticībā. Un tāpēc jau viņam liekas, viņam tagad tas ir atņemts, man to atkal vajag, un tāpēc viņam gribās atkal, lai Lācars vismaz nāk palīgā. To, ko Lācars laik no viņa gaidīja palīdzību. Viņš nesagaidīja, bet Bet tas, laikam, ir cilvēciski ļoti raksturīgi, kā nākot tādam robežu stāvoklim, kā, piemēram, nāves tuvošanās, vai vispār, tā teikt, nonākot pie tādiem eksistenciāliem jautājumiem par dzīves laicīgumu un īsumu, cilvēki kaut kā pēkšņi sāk saprast, ka, ko tas dod, ka tu esi tik bagāts, ka tev viss, kas ir, un dzīvo pārticībā, un tad, vai ne? Tur viena nianses dzird tāda īpatnē bija, ka tas cietējs, kam ir dzīve beigusies, un tād, viņš ir tai moku vietā, viņš tik daudz neprasa, lai viņu izlaiž ārā no turienes. Kā lai atvieglo?
Nē, bišķi atvieglot tādu, vismaz bišķiņi vieglāk ir. Viņš par brāļiem interesējās, rūpējās. Viņš par brāļiem rūpējās. Viņš ir, oi, dieļi, laid, nenotiek, ka šitiem brāļiem tikpat briesmīgi beidzas, kā man. Tā tāda savāda epizode tur ir. Un es viņu saskatu kā tādu, varbūt tas ir kaut kas pozitīvs, pat kuram tūlīt atbalso Kristus vārdu. Mūzes un pravieši viņiem ir. Brāļiem var palīdzēt. Viņiem ir gaisma. Lai viņi tic mūzum un praviešiem. Un lai viņi ļoti uzmanīgi skatās, kas viņu dzīvēs tagad notiks par augšām celšanos. Un lai nepievienojas tiem, kas grib lācer nogalināt. Lai sagatavojās augšām celšanos unikumam, kuru priekšnesnēs bija tiešām lācers, kur Kristus augšām cēla. Un pēc tam Jēzus no Nācerets augšām celšanās, lai ir uzmanīgi. Vēl ir viena lieta, ko es varbūt tā domāju. Dažkārt varbūt cilvēkam liekas, redz, bagāts bija un nonāca ellē. Nabaks redz tā kā debesīs, un cits saka, tad jau bagātība ir ļoti slikti, jo tas var aizvest pie elles, praktiski tajā iznākumā, bet Abrahams arī tiek teikts, ir bagāts vīrs bija, mantiskā ziņā bagāts, un arī šeit ir runāts, ka ir, es teiktu, ne jau tajā mantā ir problēma, bet iespējams tad tavā attieksmē, jo kā šajā gadījumā tātad viņš ir bagāts, bet viņš neredz citu vajadzības, viņš neredz citu sāpes, tāpat kā farizēji, jo kā es skatos arī šī līdzība īstenībā runā tātad par tiem farizējiem, kas no vienas puses sludina par to, ka tev ir jābūt atbildīgam par savu dzīvi, jo taču būs pēdējā pastarā tiesa, vai farizējiem tātad ir tas skatījums, bet tajā pašā laikā viņu dzīve un viņa attieksme par to neliecina, ka viņi tam ticētu. Un arī šeit tas bagātais vīrs tad savus tās attieksmes dēļ nonāk to, ka viņš vienkārši nevērtē savu dzīvi atbildīgi. Un arī šodien, es teiktu, ir daudz cilvēku, kas nedzīvo atbildīgi par savu dzīvi. Es nezinu, viņi meklē, kad citam ir jāuzņemās atbildība, tad viņi saka, baznīcā ir pienākums aizrādīt vai norādīt, ko man darīt, ko man nedarīt. Un savā ziņā viņi uzliek atbildību uz citiem, bet ne uz sevi. Un es pateiktu, šeit ir tas, ko Jēzus arī gribētu pateikt, kad tu pats esi atbildīgs par savu dzīvi. Nebrīnies, ja tu sēji ērkšķis, ka tu arī pēc tam, tad ērkšķis arī ievāks. Arī savā dzīvē tu esi no visiem novērsies, un pēc tam tu gaidi, man dzīve, lai tagad tiktu izmainīta. Jā, man šķiet, ka mēs tādu labu starp atziņu atradām, pie tā, ka tiešām te aprakstīts, ka šis cilvēks nāk pie tādas, atklāsmes, bet viņš sāk rūpēties par saviem brāļiem, un viņš saprot, kas bija īsti vērtīgs un kas nebija viņa dzīvē vērtīgs patiesībā, bet ir jau tā kā par vēlu, un tā, ka tas vēstījums varētu būt, ka pie tām pozitīvām atklāsmēm būtu vēlams nonākt tomēr dzīves laikā, nevis gaidīt. Jo viņam pašam bija Mūzes un pravieši savā laikā, un tur bija skaidri rakstīts, kādai attieksmē vajadzēja būt pēc Lācara. Tā kā tāda lieta bija, Bet šie te pēdējie 3 panti par pieminētiem jau Mūzes un praviešiem, kas te ir teikts, tā tad viņiem ir Mūzes un pravieši, lai viņi tiem klausa. Un tad viņš lūdz, lai varbūt kāds no mirušajiem, ja celtos augšā un ietu pie tiem brāļiem, kas vēl dzīvi, varbūt tad viņi atgrieztos no grēkiem. Viņš saka, nē, ja neklausa Mūzes un praviešus, tad neticēs arī tiem, kāds būs cēlies augšām. Vai te nav vēl kāds slēpts vēstījums jūsuprāt? Kas vēl šeit ir tāds nozīmīgs, kas mums būtu šodien varbūt noderīgs arī, vai kādā atziņā arī šodienai? Parasti cilvēki tā. Viņš saka, ja notika tas un tas, tad es sāktu ticēt. Bet īstenībā, cik es saprotu, un arī šis teksts pasaka, nekad neviens brīnums tev nekad nevar pārliecināt. Jo tu vienmēr skaidros vai racionāli izskaidrojumu, tam meklēs racionāli izskaidrojumu, vai arī kaut kāds cits teiks, nē, tā ir sakritība. Līdz ar to ārēji kaut kādi brīnumi vai kaut kādas tādas lietas nespēja cilvēku pārliecināt, ticēt vai neticēt Dievam, mainīt savu dzīvi vai nemainīt dzīvi. Būtībā es teiktu, tas ir personīgs piedzīvojums, ko tu piedzīvo tad, kad Dievs tev aizskar, un es teiktu tā, tad, kad Dievs tev uzrunā. Tas tāds ir personīgi, tas tā nav no ārpuses iespaidojams. Un līdz ar to, šeit arī ir, tev pašam ir, tev ir pasaule, tu esi tajā ielikts, tev ir savu jautājumu, iespējams, iekšēnē, kas tev kaut ko uzdod, un tad ir tas meklējums, kā tu piedzīvo Dievu savā dzīvē, kas tev uzrunā,
Un tādā veidā tu, es teiktu, sakārto savu dzīvi. Kas varētu būt tas Mūzus un pravieši mūsdienās? Man ir atkal šī tā vieta, kā es esmu pats izlēmis un arī piedzīvojis un turos un dzīvoju no tā, ka cilvēks dzīvoja no katra Dieva vārda. Tad šī ir ļoti man dārga vieta evaņģēlijā, kura man dod veldzi, ka Dieva vārds ir un paliek tas, kas pastāv mūžīgi. Kad Mūzes un pravieši vienkārši atgādina dievišķo atklāsmi, tas bija apzīmējums šiem brīnumainajiem svētajiem rakstiem. Vecā derība tie vispirms pieminēti, bet mums ir kopā visa Bībele. Un, tad tā ir Bībele, mēs varētu teikt. Jā, un viņa Bībeles kā sola skriptūra. Jēzus laikā ebreju Bībele, mūsu laikā pilnā Bībele. Jā, un, protams, tagad man viņa ir tāda, kā saka, kad Dieva vārds ir un paliek autoritāte, uz kuru var pilnīgi paļauties, kura pateiks savu pirmo un galvārdu. Un tā kā kāds saka par Bībeli, es ticu no iesākumā līdz āmen, tie pirmais vārds iesākumā Dievs radīja un pašais beigās āmen. Un te var būt neliela piezīmīta, kad man ticība nav manējā, tāda pašradīta, bet to man ir ļoti tāda, varētu sacīt pat iedēstījis iekšā Kristus. Jo es esmu daudz domās gājis kopā tiem Emaus mācekļiem. Es zinu, ka tas krusts mūs sagrauj. Jo līdz ko pašiem savējais jāstiep pa īstam, līdz ko viss šai pasaulē grūst un brūk, un tu Kristu vairs pat neatpazīst visās bēdās, sāpēs. Liekas, kāds sakars viņam ar visu to te bezjēdzību, kas te man visapkārt. Un tāpat kā Golgāta, tas bija bezjēdzības vieta, un tur, kur viņi. Tad tur nav. Un tad Kristus ap augšām cēlies. Nepaziņoja Emaus mācekļiem. Es esmu augšām cēlies, tagad ticiet man. Man ne tā, ka tas tur prasītas. Bet sāka par rakstiem runāt. Un tāpat frāze, vai ne? No Mūzes, frāze no Mūzes un praviešiem. Un interesanti, ka tie mācekļi pēc tam, ka Kristus vairs nebija redzams, šis paklausies aini, tu kā mums, kā sirds teiga, ka viņš raksts skaidroja. Man raksti, un ne tikai buts raksti, bet Kristus skaidrotais vārds. Tas deg sirdī, un tam ir drošība, un drošība man dod arī kā tādam mirstīgam un nāvei pakļautam cilvēkam un slimībām. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos. Jā, arī tas mirs. Jā, paldies. Mums sanāk, mēs tādā lieldienu tēmā gandrīz esam jau iegājuši veiksmīgi. Jā, un arī ir. Lieldienas tuvējās. Jā, ir jau. Matsīgi vairs mati beigas. Par to, jā, kā jau Uldis sacīja, kad, jā, tie raksta. Būtībā tā ir svētā gara darbība, kas tevī uzrunā, jo pliks teksts jau ir teksts, bet tas gars, kas runā caur to tekstu uz tevi, viņš tev pārliecina, iedvesmo, iedrošina, un kā jau Lūkas evaņģēlijs viss cenšas, viņš saka, tu esi nabadzīgs, ne varbūt tik fiziski, bet vienkārši tu esi te kā nabaks, viens varbūt tu jūties pamests, viņš saka, tev būs iepriecinājums. Stāvoklis mainīsies. Un savā ziņā Lūkas evaņģēlijā ir tā doma, ka visi nabagie iepriecināti tiek noskumušie, tiek iepriecināti raudošie. Un vēl Jānis, domāju, pat tādu vārdu Kristum bija pirms krusta. Miesa nedēļa neiek, kaut gan viņš tik daudz par savu miesu kā par ēdienu runāja un asinīm kā baģerī. Bet vārdi, gars un dzīvība. Jā. Ko paldies, jā, tiešām, kā mēs tā veiksmīgi arī noslēdzam šo līdzību ar tādu lieldienu skatījumu, jā, kur ir Mūzes un pravieši, kas ir tāds, rakstītais vārds, dievišķais vārds, autoritīvais, mums dots visiem, kur mēs varam ieraudzīt arī Jēzu, bet tad šī augšām celšanās, kas šeit arī ir uzsvērta, ja, kas jau varētu teikt tāds dzīvais vārds, vai nekad ir. Kristus tiešām ir augšām cēlies, un šī augšām celšanās tā nav tikai, ka viņš bija miris un ir dzīvs, bet tam ir dziļa nozīme mums visiem. Tas nav tikai stāsts par to, ka viņš bija nomiris un tagad pēkšņi staigāja pa zemi dzīvs, bet tas ir mums katram sevišķi kristietim svarīga vēsts. Garīga augšām celšanās, kristība.
Un tieši šajā arī līdzības satraucošajā kontekstā tas kļūst tāds ļoti aktuāls arī jautājums. Jā. Kas ar mums notiek? Kāda ir mūsu dzīve? Kā mēs to esam sakārtojuši? Vai mums durvju priekšā nav kāds, varbūt, kurš ir mums pilnīgi pamests un mēs tikai par sevi domājam šajā dzīvē un tā. Jā, paldies par šo interesanto sarunu. Paldies mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos un saredzēšanos. Un arī mācītājiem Ainim Kasparam. Mani sauc Girds Rozners, arī es no jums atvados šajā reizē. Paldies, ka skatījāties un bijāt ar mums. Paldies, ka klausījāties un sekojat mums arī turpmāk uz tikšanos. Dārgais draugs, mēs kopā bijām un dzirdējām, kā Kristus uz mums runā. Ja tev tas arī saistīja, un tev ir kādi jautājumi, būsim ļoti iepriecināti, ja tu uzrakstīsi tur paredzētajā vietā, un arī līdzdalīsi draugiem šos raidījumus, lai mēs pēc iespējām vairāk kopā būtu un pārliecinātos, ka Kristus ir saprotams.